Jautājums, kā vienkāršāk pagatavot steiku. Steiku it kā jau pagatavot ir diezgan grūti, bet patiesībā tas ir šausmīgi vienkārši. Galvenais, ko zināt, ir kādu gaļu izvēlēties un kāds tad ir tas ātrākais veids, kā viņu pagatavot. Galvenais jau ir pati gaļa, un to, diemžēl, lielveikalos īsti nopirkt nevar. Tāpēc galvenais ir sadraudzēties iespējams ar kādu kārtīgu miesnieku. Centrāla tirgū tāda ir gana, ar tiem sadraudzēties, tad jums būs laba gaļa. Gatavojot steiku, galvenais ir saprast to, ka uzreiz izņemot ārā no leduskapa to gaļiņu, viņa nebūs īsti uzreiz tā kā gatava cepšanai, grilēšanai. Galvenais viņu ir noturēt istabas temperatūrā, plus mīnus aptuveni 20-30 minūtes, jo tad viņi būs vieglāk pagatavot un tad dabūsiet ārā to galveno to efektu, ka viņš ir no iekšpuses mīkstāks, bet apkārt kraukšķīgāks. Tā būs pavisam vienkāršāk gan man, gan jums, nepavāriem. Pie gaļas ēdieniem, protams, ka ir pierasts lietot arī klāt dažādus dzērienus. Alu, vīnu, Dievs pasarg šnabīti. Galvenais jau saprast un atcerēties arī to, ka garšas kārpiņas cilvēkam attiecībā uz ēdienu nostrādā vislabāk kopā ar pavisam vienkārši, bet kvalitatīvu ūdeni. Kas attiecās uz steika gatavošanu, tad profesionāļus no amatieriem nošķir ar to, ka profesionāļi nekad nebaidās steiku gatavot ļoti augstā temperatūrā, kas tam steikam arī dod to visvēlamāko efektu. Tas nozīmē to, ka steika gatavošanas laikā tāda lieta kā pačurāt vai aiziet pamīlēties īsti nebūs laikā. Gatavojot steiku, visu laiku ir jāstāv klāt un tā gaļiņa nedaudz jāpievaktē. Brīvā brīdī gatavojot gaļu, noteikti pāri paliks vismaz pāris vai 2 pāri kartupeļi, jo kāds no jūsu draugiem būs jau saēdies to gaļu, kas bija tiem kartupeļiem paredzēts. Tāpēc nav problēma. Protams, grilā var iemest arī pa vecai latviešu metodai kartupeļus folijā. Šitādiem te foršiem gaļas gabaliņiem, kas ir respektīvi biezāki par 2,5 centimetriem, īsti nepietiks vienkārši ar cepšanu augstā temperatūrā. Pēc tam, ka esat viņu kārtīgi apcepuši no ārpuses, kad viņš ir iegūst tādu zeltaini brūngana nokrāsu, tajā brīdī viņš ir jānoliek nedaudz mazāk, tā kā attālāk no tās lielās liesmas, respektīvi uz mazākas liesmiņas, lai viņš no iekšpuses vēl nedaudz apcepās un kļūst mīkstāks. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka gaļu pirms cepšanas nevajag sālīt, jo sāls to padara sausāku. Tas, protams, tā arī ir, taču, ja runa ir par 20 līdz 30 minūtēm, tad tāds efekts ir pat ieteicams, jo tā sāls izšķīdīs iztecējušā šķidrumā. Tiklīdz jūs uzliekat steiku uz sakarsušas restes, gaļas mitrumā esošais cukurs un proteīni savienojas ar sāli un citām garšvielām. Savukārt tālāk veidojot garoziņu, un tas mitruma zudums kompensējas ar intensīvāku garšu. Galvenais ir pareizi aprēķināt laiku. Liela karstuma režīmā, redz, tas steiks zaudē daudz mitruma, tauku un gaļas sula burtiski iztvaiko. Tā ir tā cena, ko mēs maksājam par to, lai gaļa mūsu organismā vieglāk pārstrādātos. Tāpēc, lai steiks būtu lielisks, galvenais ir saulēcīgi to noņemt no uguns. Receptes grilam, raksti par grila tēmu un karstākie ieteikumi. Tas viss portālā Grilam LV.